Kāda ir sajūta braucot ar kabluku par 1300 eiro? Protams, vienmēr gribētos labāko, bet sajūta ir tāda, ka tā ir jauna pieredze, jo, kad es braucu ar Teslu vai es braucu ar jaunu Toyotu, man bija svarīgs pirmais iespējas, kuru es dodu cilvēkam, kurš mani nepazīst. Tagad es eju to transformācijas ceļu, man svarīgāk, lai cilvēks iepazīstu mani no iekšpuses, pazīstu, kāds esmu cilvēks un kādas man ir vērtības. Ja cilvēks šķības skatās ar to, ka es piebraucu ar vecu kabluku, vai cilvēks šķības skatās ar to, ka man nav jauna mašīna un savādāk ar mani runās, tad es domāju, ka mums nav pa ceļam ar šo cilvēku. Es zinu, ka es labāk jūtīšu uz vecā kabluka par 1300 eiro, bet es būšu pilns no iekšas. Esmu kā spainis pilns ar ūdeni, kurš varēšu dzēsēt ugunsgrēkus, kurš būs drošs par sevi, par savu nākotni un attīstīšos tālāk. Es zinu, ka šī mašīna man paliks atmiņā uz ļoti ilgu laiku. Esmu priecīgs, ka man vispār 4 riteņi, es varu braukāties, es varu piegādāt kosmētiku, es varu aizbraukt uz darbu, es varu aizbraukt uz sporta zāli, uz mājām. Esmu priecīgs, ka es varu izmantot šo kā reklāmu, jo ļoti drīz es domāju, ka es aplimēšu šo mašīnu ar visādām uzlīmēm un vēl papildus uztaisīšu reklāmu. Ja kādu brīdi savā dzīvē var uztaisīt par kaut kādiem svētkiem.